Kolēģi, cik no mums var nosaukt visus parlamentāros sekretārus? Cik var? Viens parlamentārais sekretārs, kurš arī Saeimas deputāts, pacēla roku, ka viņš var nosaukt visus. Vairāk rokas neredzēja, kolēģi. Un starp citu, viņš, kolēģis Daugavietis, kurš izglītības ministrijas parlamentārais sekretārs, viņš var saņemt tikai vienu algu. Par to, ka viņš ir Saeimas deputāts, katru ceturtdienu strādā, ir arī parlamentārais sekretārs, viņam ir izvēle viena alga. Parlamentārais sekretārs, kuras lielākā daļa šeit nav redzējuši vai nepazīst. Pat nosaukt daudz viņus visus nevar. Tiešām nevar visus parlamentāros sekretārus, domāju, visus Saeimas deputātu nosaukt. Un viņš var savienot. Viņš var saņemt vēl 2 vai vēl kaut kādus papildus tūkstošus. 8,000, pār 8,000, kā Stobovs kundze minēja. Vienkārši, kolēģi, parlamentārais sekretārs ir ministra vietnieks pēc savas būtības. Uz pilnu slodzi, kad vajag viņš aizvieto ministru arī ministra padomes sēdēs. Uz Briseli vai uz Luksemburgu brauc atkarībā no situācijas. Arī neformālās ministra padomēs aizvieto parlamentā, komisijās, ministrijā, visur. Nē, mēs viņam ļaujam piepelnīties. Tas, ko es atbalstu iespēju, ka viņš nezaudē savu deputāta mandātu. Mums ir bijušas situācijas vēl šī sasaukuma laikā, ka parlamentārā sekretāra, piemēram, varam parlamentārā sekretāra bija saistīta ar apvienoto sarakstu. Pēc mūsu piemēra minēšu. Viņi dabūja nolikt vispār un atteikties no pašvaldības deputāta mandāta pavisam, nevis uz varam parlamentārā sekretāra pilnvaru laiku, bet pavisam, lai pildītu šo pienākumu, augsto pienākumu ar augstu atbildības sajūtu. Faktiski otra augstākā politiskā persona ministrijā, uzreiz aiz ministra. Administratīvais vadītājs ir valsts sekretārs, politiskais vadītājs ministrijā ministrs un viņa aicināts parlamentārais sekretārs. Kam ir tiesības iesniegt priekšlikumus, mēs izgrozījām, kam ir tiesības arī atsaukt priekšlikumus Saeimā, uzstāties no šīs tribīnes uz pilnu slodzi. 6,800 mēneša alga. Nē, mēs vēl ļaujam piepelnīties, viņiem pa maz. Rīgas domē vēl ap 2,000, vēl kaut kur. Kolēģi, kas tas tāds? Kaut kur ir jābūt bišķiņ, man liekas, mēra sajūtai, mēs runājam par nodokļu maksātāju līdzekļiem. Saeimas deputāts, pašvaldības deputāts, tie visi ir nodokļu maksātāju līdzekļi. Vakardien raidījumā, kas notiek Latvijā, finanšu ministrs beidzot atzina, ka būs jāpārskata 2026. šī gada budžets jāpārskata, lai atrastu rezerves, lai mēs savus visus sasniegtos griestus parāda ārējā parāda griestus varētu samazināt. No visa liekā būs jāatsakās. Nē, mēs šeit diskutējam, ka vēl tur var saņemt parlamentārais sekretārs lielāku algu kā valsts prezidents. Kaut kur bišķiņas saprātam ir jāatgriežas šajā tribīnē. Paldies! Vārds